Sveiks! Iepazīsim svarīgu dabaszinību jēdzienu biosfēra. Biosfēra ir vieta, kurā dzīvo visi Zemes organismi, sākot no mazajām baktērijām līdz sarežģītiem dzīvajiem organismiem, piemēram, dzīvniekiem un cilvēkiem. Tas ir kā mājoklis visai dzīvībai uz šīs planētas. Biosfēra neaprobežojas tikai ar virsmu, pa kuru mēs staigājam, vai to, ko mēs redzam virspusē. Tā ietver sevī visu no augšas līdz dziļumiem. Biosfēra ietver sevī atmosfēru, litosfēru un hidrosfēru. Atmosfēra ir gaisa apvalks, kas aptver visu Zemi. Litosfēra ir Zemes virsma un dziļākās daļas, kur atrodas kalni, ielejas, smiltis un citi cietie materiāli. Hidrosfēra ir mūsu ūdens pasaules daļa, kas ietver visu ūdeni virs un ūdeni zem Zemes virsmas. Visi šie trīs elementi strādā kopā, lai uzturētu līdzsvaru un nodrošinātu dzīvību uz Zemes. Tie ir saistīti ar dažādiem dabas procesiem, piemēram, ūdens ciklu vai fotosintēzi, kas palīdz uzturēt dzīvību. Diemžēl cilvēka darbība var izraisīt izmaiņas biosfērā, īpaši atmosfērā, kas var ietekmēt mūsu klimatu un dabas līdzsvaru. Tādējādi biosfēra ir svarīga ne tikai tāpēc, ka tā ir mūsu mājoklis, bet arī tāpēc, ka tā ir vieta, kur notiek visi dabas procesi, kas nodrošina dzīvību uz Zemes.